Atkārtot sasveicināšos ar visām jums, mīļās meitenes. Šodien mums ir noslēdzošā 5. detoks kursa nodarbība. Un es no visas sirds katru no jums apsveicu par izdarīto darbiņu, par to, ka bijāt vispār šajā kursā un saņēmāties. Un mēs esam reāli nogājuši ļoti tādu dziļu, jaudīgu un skaistu ceļu. Un mēs ne tikai iztīrījām fiziskos ķermeņus no toksīniem, parazītiem, mikroplasmas, smagiem metāliem, mēs arī sakārtojām savas frekvences. Savā ziņā arī runājām daudz par matricu un salauzām kaut kādas varbūt arī matricas programmas, lai mūsu uz priekšdienām tās neietekmē, jo, kā es arī dalījos, cik daudz īstenībā ietekme mūsu pašsajūtā, mūsu ēšanā un visos mūsu paradumos nāk tieši no matricas. Un pārrakstījām arī savu iekšējo, kā es pagājušajā nodarbībā teicu, savu iekšējo okeānu. Un šovakar mums būs ļoti tāda unikāla nodarbība. Šovakar es vēlos, lai mēs tā kā uzreiz nodefinējam tālāk, ko mēs vispār gribam, kur mēs dodamies. Un iepriekšējās nodarbībās mēs ļoti daudz un dikti strādājām ar tiem pašiem arkturiāņiem, augstākajām dimensijām. Un šodien šī te lidojuma iepriekš kosmosā un strādāšana smalkajiem ķermeņiem un arī ar fizisko ķermeni, šodien es gribu, lai mēs to visu reāli sazemējam un lai esam ļoti sazemētas un klātesošas turpmāk izejot no detoks kursa. Un šodien es parunāšu vispār par šo tēmu, par sazemējumu, kas meitenes piedalījās dievišķā sievišķā atmodas kursā. Atceraties, ka es stāstīju, ka vispār sievietei sakrālais centrs ir viens no svarīgākajiem, un es tieši šodien arī atskārtu, ka viss, ko es esmu līdz šim vadījusi, reāli ir savā starpā saistīts, jo bija kurs, kur mēs strādājām ar sievišķību, pēc tam bija kurs ar pārpilnību, tagad kurs bija detoks, kur mēs attīrījām, un tad tas viss ir savā starpā patiesībā saistīts. Un vispār sazemējums un sava sakrālā centra, kas ir sakrālā čakra, ja, 2 pirkstu kaut kur attālumā zem nabas, sava klēpja tā kā aktivizācija sievietei ir tikpat kritiski svarīga kā rūpes par savu fizisko ķermenes spogulī. Tieši tas tāpat kā rūpēties, domāt par to, ko mēs katru dienu liekam savā puncītī, kādu pārtiku mēs ēdam, ir svarīgi arī uzturēt šo te sakrālo centru tīru, jo ļoti daudzām sievietēm tieši sakrālais centrs ir aizvērts, un arī man tai skaitā ir tieksme uz to, kad man vairāk ir atvērta visa augša, bet leja reizēm ir ar leju intensīvāk ir jāpastrādā. Un ar to es gribēju vēl teikt, Ar to es gribēju teikt, ka sievietes bieži tērē milzīgu reālu enerģiju, domājot par tīru uzturi, ja, kā tur iet uz sporta zāli un uzturēt savu ķermeni stingru. Tērē varbūt naudu uz dārgu kosmētiku, ja, tur kodām procedūrām, lai vizuāli uzturētu templi tīrībā, kā jūs noteikti atskārtāt šai detoks kursā, ka mēs nerunājām tikai par vizuālo tīrību, mēs reāli rakāmies iekšpusē, savā ķermeņa iekšpusē, kas arī dod patiesībā to starojumu un skaistumu. Un neviena procedūra, nekāda sporta zāles tev neiedos to skaistumu. Jā, varbūt vizuāli viss būs proporcionāli skaisti, bet starojums no tā nenāks. Un arī tāpat, ja tavs sakrālais centrs ir bloķēts un tu neesi sazemēta, tad tu esi vienkārši kā tāda, es nezinu, kam patīk, ja vienmēr salīdzināt ar automašīnu, ka tu esi kā pat ideāls Porsche, ja, ar dārgu, skaistu, sarkanu virsbūvi, bet pilnīgi tukšu bāku un ar atvienotu motoru, un kam tāds Porsche vajadzīgs, ja. Un kas tad patiesībā ir tas sakrālais centrs? Šī te pati sistēma, ja matrica, ir iemācījusi, ja programmējusi, ja īpaši sievietes domāt, ka seksuālā enerģija ir saistīta tikai ar kaut kādu fizisku aktu, ja, to seksu, ar kaut kādu reprodukciju, bet nē, patiesībā
sakrālais centrs, tas ir mūsu radītājas centrs, tā ir vieta, kur kosmiskā enerģija, kuru mēs saņemam, kļūst par matēriju. Priekš mums, sievietēm, tas ir daudz svarīgāks centrs nekā pieņemsim vīriešiem, ja, un tā ir reāli mūsu radīšanas uguns, un bez šīs sazemētās uguns un bez brīva sakrālā centra viss tas ārējais skaistums un pareizais uzturs nedod to magnētisko dzīvības sulīgumu, un tāpēc šovakar mēs barosim mūsu tempļus no pašiem pamatiem. Un iespējams, varbūt kāda no jums, ja, kas varbūt pirmo reizi vispār manās praksēs piedalās, esat aizdomājušās, kāpēc es tik daudz runāju par to seno Ēģipti. Ja. Jā, viens ir, ka es tur biju retrītos un saņēmu iniciācijas, un kāpēc es arī bieži kursos to Ēģipti pielieku. Un kāpēc mēs arī nodarbībās ne tikai tur ar arkturiāņiem, līrāņiem strādājām, bet arī, pieņemsim, ar tām pašām senās Ēģiptes dievībām. Jo, kā man arī pašai nāca Ēģiptē esot, visas šīs atmiņas no maniem priesteres laikiem senajā Ēģiptē, un ne tikai priesterienes laikiem, ir visādas inkarnācijas bijušas, kad patiesībā tā pašā Ēģiptē priesterienes, viņas nedzīvoja, protams, tādā matricā, jā, kā mēs dzīvojam šodien, un pieņem, ka viņām ēdiens bija daudz tīrāks un netik piepačkātāks kā mums, bet viņām nebija tur arī sociālo tīklu, mākslīgais intelekts un toksisks pārstrādāts pārtikas. Un šis te kaut kāds, nezinu, pilsētas hroniskais stress, vairāk bija saikne ar dabu, ar dabas ritmiem, ar dabas elementiem, un šīs sievietes bija izcilas arī alķīmiķis, ja? Vienā tādā fundamentālā lietā, ka viņas mācēja nevainojami apvienot to augstāko garīgo plānu ar fizisko matēriju. Un tas ir tas, kas man nāk atmiņas, tāpēc to Ēģipti pieminu, jo tas ir tas, ko mums ir jāiemācās arī mūsdienās ienest. Ja. Viens ir, kad mēs esam etapā, kad, es atmostos garīgi un es saprotu to, kad es gribu vairāk savienoties ar to plānu un es strādāju, lai notiktu tas, bet pēc laika tāpatās tu vari atvērt kanālu, tu vari savienoties augstāko es, tu vari arī sākt čanelēt, bet tāpat tev pēc tam būs tas jāienes matērijā. Un tām pašām priesterienēm viņām garīgums nenozīmēja atteikšanos no kaut kāda sava ķermeņa vai fiziskām baudām. Tieši pretēji viņas izmantoja tos pašus dārgakmeņus, kristālus, ēteriskās eļļas, par kurām, ja mēs runājam ar vienā no nodarbībām, apvārdotu ūdeni, ko mēs arī izmantojām vienā no nodarbībām, dēju, savu seksuālo uguni, kas saucās sehem. Un tie bija tādi svēti instrumenti, lai dievišķo klātbūtni iemiesot uz zemes. Un šīs senās zināšanas nav vienkārši skaista kaut kāda mitoloģija, ja, ko mēs varam izlasīt grāmatās vai uzzināt no gidiem tempļos. Tā vispār ir visaugstākā garīgā tehnoloģija. Un tieši šodien, kad mūsdienu matrica mūs visiem spēkiem mēģina izslēgt un atvienot no mūsu ķermeņiem, mums šīs svētās zināšanas ir nepieciešamas vairāk nekā jebkad agrāk. Un tāpēc man ar katru braucienu uz Ēģipti šīs zināšanas tiek atgrieztas, un nevēlt arī pēdējā manā braucienā man tika nodota informācija, ka es vēl veselu gadu iespējams visu to, ko man tur tā kā leju pielādēju, pakošu vaļā. Un lūk, detoks kurs, tas ir pirmais, ja, kur es jau lēnītēm tā kā pakoju par tiem rituāliem. Jo es ikdienā, teikšu godīgi, nav tā, ka es piekopju īpaši ar pirms Ēģiptes, ja, kaut kādus rituālus ar ēteriskām eļļām vai tur sveciem, jo patiesībā jebkurš rituāls, protams, tas ir 3D instruments, ja. Nevis tā, ka tas ir kaut kāds degradējošs, bet jo augstākās dimensijās mēs funkcionējam, jo mums šie te fiziskie instrumenti vai tur mūzikas instrumenti, ja, tur tinkšas vai bļodas vai sveces, mums nav viņi vajadzīgi patiesībā, bet tie ir 3D plānā ļoti labi instrumenti, kas arī var palīdzēt un kurus var izmantot, tā kā apvienot. Un ko es ar to gribēju vēl teikt? Nu jā, vispār arī par šo te nepatīk man, protams, visu laiku dalīt, ja, jo savā ziņā tur 3D, 4D, 5D, bet nu jūs noteikti daudz esat dzirdējuši par šo te jauno zemi, ja 5D realitāti. Nākas man, protams, arī to
pieminēt, lai apmēram varētu ieskicēt, kas tas vispār ir, kā tas vispār izskatās. Un tāpēc arī daudzās nodarbībās es arī pieminu šo te pāreju uz jauno zemi. Bet patiesībā, kas man visu laiku arī nāk kā nevis apstiprinājums, bet atgādinājums, ka tā 5D realitātes iemiesošana tā tikai un vienīgi notiek fiziskajā ķermenī. Tāpēc arī pagājušā nodarbībā es jums teicu, ka nākotnē iespējams attīstīsies ļoti daudz tehnoloģijas vai profesijas, kas būs tieši saistītas darbam ar fizisko ķermeni. Un, diemžēl, ko jūs noteikti esat novērojuši, ka mūsdienu šajā te garīguma pasaulē ir milzīga arī uzburta tāda tā kā ilūzija. Protams, cilvēki daudz runā par visādām kosmiskām būtnēm, par šo te pāreju, kas un kā. Un cilvēki domā, ka 5D ir kaut kāda, es nezinu, vieta mākoņos, uz kuru mums ir jāizbēg no šīs sliktās 3D matricas, un ja tu izkāp no 3D matricas, tad tuvoties tas svētais 5D, bet tie netīrie tajā vecajā paliek. Patiesībā tas tā nav. Protams, tu vari sēdēt tur meditācijās, mēģināt līdināties, ignorējot savu fizisko realitāti, savu ķermeni, savas finanses un attiecības, bet tā ir bēgšana. Jeb kā arī angliski mēdz teikt spiritual bypassing, ka tu beidz no realitātes, tu esi ar kaut kādā ilūzijā, un tā ir otra galējība. Tieši tāpat, kā es teicu, ka mēs gribam būt tikai baltas un pūkainas, un mēs negribam ieskatīties ēnas pusēs, tumsas pusēs, un man ļoti daudz nāk šī arī tumsas puses, tumšā plāna tēmas, lai varētu to ieintegrēt, jo bez tā nekādīgi. Un arī tas pats 5D tā nav sajūta, ka es esmu tādā svētlēpā mīlestībā, visus mīlu, man par visu viena alga, man nekas netriggerē, un tad es esmu 5D. 5D, kā es caur savu vismaz kanālu personīgi esmu sajūtas, tas ir līmenis, kad tu esi vienotības apziņā, tu esi šajā te mīlestībā, bet tu vari arī nolikt robežas, tu neesi tāds, kas visiem smaida, visu pieņem, jo kā man patīk šis salīdzinājums, ja tu esi tik svētlaimīgs un mīlestības pilns, ja tavā sētā nāks zagļi, tad pēc idejas tev būtu jāsaka, nāciet, zodziet visu, kas manā mājā ir, vai tad jūs tā darītu, jūs noteikti noliktu robežas, kad nē, tu manā mājā nenāks, un tas ir tas, par ko mēs arī runājām daudzās nodarbībās. Kad es stāstīju par sistēmu, kad es stāstīju par ķermeni, kad mēs atgriežam atpakaļ savu suverenitāti, ka mēs zinām, ka mēs esam ļoti spēcīgas dvēseles un būtnes, un mēs varam daudz kam šajā sistēmā nepiekrist. Tāpat arī mēs varam nolikt tā kā stop, es nevēlos ēst, pieņemsim tādu un tādu ēdienu, un es piekrītu ēst tikai veselīgu ēdienu, un es savā ķermenī arī vēlos ielikt tikai vistīrāko un vislabāko, kas manam ķermenim ir vajadzīgs. Un atgriežoties arī pie tām pašām priestarienēm, senā šīs eģiptiešu priesterienes, ko es jau peldu projām, ar to es gribēju teikt, ka 5D, kā saistīt šī alķīmija ar priesterienēm arī ar šo te 5D, kad 5D tā nav kaut kāda vieta, kur aizbēgt, tā vienkārši ir frekvence, un kas tev ir jāienes un jāiespiež savā fiziskajā skafandrā tagad. Un iemiesot 5D nozīmē panākt to, ka tava augstākā dvēseles gaisma un kosmiskais viedums ir klātesošs tavos kaulos, tavos audos, tavā asinsritē, un tas nozīmē, ka tu spēj materiālajā pasaulē viegli manifestēt savus mērķus, dzīvot pārpilnībā, baudīt ēdienu, baudīt savu ādu, noturēt šo augsto gaismu ikdienas dzīvē, ne tikai meditācijās uz paklaiņa, vai praksēs. Protams, ir dvēseles, kurām ir uzdevums varbūt iemiesot vienkāršību, viņas teiks, ka viņām neinteresē matērija un viņām ir labi ar to, ko ir, un arī tas ir tev ir jāsajūt, kas dara tev. Es zinu to, ka es esmu nākusi iemiesot
to plānu šeit uz zemes fiziskajā plānā un to visu apvienot. Un es uzskatu, ka mūsdienu pasaulē, kamēr mēs šeit vēl dzīvojam, mums tā pati pārpilnība ir vajadzīga. Tikpat labi man pārpilnība ir vajadzīga, lai es vispār varētu jums prakses novadīt, lai es varētu sev nopirkt kvalitatīvu ēdienu, lai es varētu pabarot savu fizisko ķermeni, lai es varētu, nezinu, samaksāt par telefonu, internetu, ja, un visu pārējo. Pārpilnība ir vajadzīga, bez viņas nekur. Un šodien reāli kaut kā jūtu, ka pilnīgi slēdz jau ārā, visu laiku tāda peldēšana joprojām notiek. Dzīvot pārpilnībā, jā, baudīt labu ēdienu un noturēt vispār šo augsto gaismu ikdienas dzīvē. Un lai mēs to darītu, mums pārpilnība vajadzīga, jo tikpat labi, nezinu, man liekas, ka daudzi, kas īpaši vēl vairāk atmodīsies un cels savas vibrācijas, kad jums nebūs vēlme dzīvot varbūt vairs pašā pilsētas, īpaši Rīgas centrā, ja jūs jutīsiet, ka jums nedara tā vide, jums nedara tā frekvence un ko tālāk. Gribas dzīvot varbūt ārpus pilsētas, varbūt gribas kādu, nezinu, māju, ja, un tam arī vajadzīga pārpilnība. Un tā kā tas viss ir savā starpā saistīts, ķermeņa tīrība, pārpilnība, sakrālais centrs, senās Ēģiptes zināšanas, un šovakar mūsu laukā strādās viena no manām arī mīļākajām, tuvākajām dievietēm. Man pat šodien uzvilku kuloniņu, kuras nopirku pagājušajā retrītā ar dievieti Hatoru. Un dieviete Hatora bija vispār baudas un svētās ekstāzes un prieka valdniece, un viņa māca, kā baudīt šo fizisko dzīvi, savienojot to mūsu iekšējo karalieni, ja, kas ir drošība un tas pats mugurkauls un mūsu šo te plūdumu un baudu tā kā vienotā veselumā. Un arī dievietes Hatoras priesterienes izmantoja dažādas mūzikas instrumentus, kurus ar starp citu gribēja iegādāties. Ir tāds sistrum instruments, kuru var sist. Viņam tāda skaņa interesanta, bet es kaut kā man nesanāca pagājušā retrītā, tad varbūt nākamajā braucienā. Tāpatās arī dievietei Hatorai ir skaņas, ja, kaut kāda mūzika, frekvences, kas nāk caur balsi. Arī dažos tempļos man savienojoties ar Hatoru nāca pilnīgi caur rīkli, tā kā kaut kādas skaņas, kuras bija jāizdveš vai vārdi. Vienā pat templī es atceros, ka es sāku kustēties un tā kā dejot. Un jā, un šodien mēs ar to strādāsim. Un tad vēl es arī mazliet iespraudīšu, kā tad vispār pabarot šo te savu templi, jā, ikdienā un kā vispār pieturēties pie šīs te intuitīvās ēšanas, par kuru mēs arī runājām Telegram grupā, īpaši pēc šī te detoks kursa. Tāds varbūt tīri praktiski cilvēciski, ja, tā kā ieteikumi, jo tāpēc, ka sanāk, ka pēc šī detoks kursa tā kā mūsu ķermenis ir burtiski, ja, tā kā attiestitīts no rūpnīcas visiem iestatījumiem un pilnīgi tīrs un šobrīd ir attīrīts no visiem, kā es teicu, ja, tiem parazītiem, smagiem metāliem. Un šis ir tas brīdis, kad mums vēl vairāk jācenšas pāriet uz intuitīvo ēšanu, kamēr vēl ir tīrs, tik līdz tu ieslīgsi atkal vecajos patērnos, tev jau būs grūtāk atgriezt šo te intuitīvo ēšanu. Un intuitīvā ēšana, tas nav stāsts, ja, par kaut kādu, tur nezinu, kas ir matrices žurnālos, ja, ēd, ko gribi un kad gribi, kā man arī Ome bieži saka, tieši nesen ar viņu runāju un klausījos, ko viņa saka, un domāju, nav pat jēgas spriedelēt. Viņa saka, es uzskatu, kad ir jāēd viss, ko Dievs ir devis. Es saku, vai tad Dievs tev ir devis to piepačkāto ēdienu rūpnīcās, vai tad Dievs to ir devis? Un jā, viņi vienmēr pieturās pie tā, jo badošanās tā ir sevis galināšana un priekš kam tas vajadzīgs. Un tad, kad tu cilvēkam pasaki, ko tad labāk lietot alkoholu, narkotikas vai zāles pļumpēt visu laiku, un tad cilvēks nevar neko atbildēt, bet jā, viss, ko Dievs ir devis. Bet bieži, jā, ir daudziem cilvēkiem šis te, ka es nācu baudīt uz zemes, es nācu baudīt, un tāpēc es baudu ēdienu un ēdu, ko es gribu,
kad tad vēl, ja ne tagad, un beigās, jā, mēs ēdam, ko mēs gribam, bet mēs pat neredzam, ka mums jau sāks čakarēties veselība, ja, jo viens ir ok baudīt, ka tu tiešām baudi, bet ja tas ir katru dienu ēst visu laiku, ēdienus, kas varbūt raisa iekaisumus vai varbūt, nezinu, alerģiskas reakcijas vai, ēdienu, kas varbūt tiešām tev nav vajadzīgs. Es uzskatu, ka tā pati maize vai miltu izstrādājumi, mēs uzņemam pārāk daudz viņus, pārāk daudz maize. Mūsdienās, es nezinu, aizies uz restorānu, atnāc, tev jau atnes maizi ar sviestiņu, maize pie zupas, maize, es nezinu, kas ēd maizi varbūt pie salātiem, kas maizi pie olas, visur maize. Krosāni, visas šīs te bulciņas, visi šie te kofīšopi pat liek mazliet aizdomāties, kāpēc tik ļoti viņi ir attīstījušies un gandrīz uz katra stūra ir kāds kofīšops, kāda bulciņa ēstuva, ja? Kāpēc tas viss ir? Un ar to intuitīvo ēšanu tāda, tā kā, es pat teiktu, varbūt metode, jeb tā kā ķermeņa kompass. Noteikti esat arī redzējuši to metodu, ka tu turi taisni roku, ieliec produktu un tad spied uz leju, vai tev vajag vai nevajag. Es esmu redzējis, ir tāda metode, kur tu tā kā, pieņemsim, ieej veikalā, paņem produktu, noliec uz sirds, jautā savam ķermenim, vai manam ķermenim šo produktu vajag, ja tu tā kā liecies uz priekšu, tad tā kā nē, ja liecies uz atpakaļ, tad jā, kā tu izvēlēsi, ja kāda ir kura atbilde. Ir, kas tādu metodi piekopj, bet var arī vienkārši tā kā paņemt produktu rokās, jā, un vienkārši nokoncentrēt visu savu uzmanību skatienu uz to, kaut vai aizvarot tās pašas acis uz sekundi un vienkārši uzdodot ķermenim jautājumu, vai šis produkts man dos dzīvības enerģiju, vai viņš man to atņems. Es tā vakar darīju, kad es nevis ar vienu produktu, bet ar diviem, vai man šo, un es prasīju, vai man ir vajadzīgs manam ķermenim šis vai šis. Atnāca šis, tāda, ok, tad šo. Un vienkārši tā kā sajust pirmo to instinktīvo reakciju ķermenī. Ja ķermenis tā kā paplašinās, kļūst viegls vai nedaudz instinktīvs stiepjas, tā kā, nezinu, uz priekšu, vai vienkārši tev nāk tā kā tas vārds jā, un tas pirmais vārds jā, tad tev to iespējams vajag. Vai arī fiziski, ja tev, pieņemsim, kuņģis saraujas kaut kādā tā kā kamolā, ja, un elpa kļūst seklāka, vai ķermenis instinktīvi liecas atpakaļ, tas ir kategoriski varbūt tā kā nē. Un tavs ķermenis tev vienmēr pateiks priekšā, šis mani piesārņos, vai šis man kaut ko iedos labu, vai man tas ir vajadzīgs, un vienkārši klausiet šiem impulsiem bez kaut kādām ierunām. Es nedaru to liekšanās metodi, es saku, es vienkārši tā kā, ja tas ir izvēle starp divām lietām, es iztēlojos, ka tās ir manās plaukstās, ja es viņas varu paņemt fiziski, tad es ielieku, un tad es vienkārši vai šis, un tad skatos jā vai nē atnāk. Un tad, ka jā vai nē, tad prāts, tā kā, viņš pilnīgi, tā kā, es nezinu, jācenšas atslēgt, un vat pirmā sekunda, kas atnāk, viss tai arī tici. Tad otrs varbūt ēdam frekvences, nevis kalorijas. Es neesmu par kaloriju skaitīšanu. Es zinu, ka ir metodas, kur tur ikdienā jāskaita kalorijas, tik un tik olbaltumvielas un vairāk kaloriju nevajag. Es esmu ievērojis, ticiet man, visādas diētas, ir kaloriju skaitīšana, ir tikai olbaltumvielas, ir tikai ogļhidrāti, keto, dukāns, sauciet, ko gribiet. Es ļoti daudz ko esmu testējusi. Tas viss rada stresu, un es sevi negribu vairs tajā visā likt. Es labāk, ja nu ļoti gribās, ok, ja es nevarēšu pilnībā atteikties no cukura arī pēc šī detoks kursa, es labāk turpināšu lietot, bet za to es zinu, ka es reizi gadā atkal atkārtošu detoksu. Un tas būs mans ikdienišķais rituāls, nevis ikdienišķais, bet mans ikgadējies rituāls, ko es zinu, ka es darīšu, un tas būs laiks, kad es došu savam ķermenim pauzi, nevis es labāk ikdienā visu laiku sev stresināšu, jo mums jau tā pietiek daudz visa kā par ko satraukties un stresot, jā. Un arī par vibrācijām, jā, tad, teiksim, svaigs dārzenis, dzīvs ūdens, augļi, tīri produkti nes sevī saules un zemes kodus. Savukārt tas pats pārstrādātais, iepakots, ķīmiski radīts ēdiens ir mīris. Un tas
tas ir jautājums atkal par frekvencēm. Ja to tu arī var sajust, vai šis ēdiens ir dzīvs, vai šis ēdiens nav dzīvs. Arī nedzīvs ēdiens bloķē tā kā tavu sakrālo uguni. Un vienmēr jautāt sev tā kā, cik daudz gaismas ir šajā produktā, ko es tūlīt ielikšu savā dievišķajā templī. Tā, kā man bija ar tofu, ja es nesaku jums, meitenes, ka tagad tas ir slikts ēdiens, jo es zinu, ka daži no jums varētu tofu. Es sajūtu, ka es labāk pamēģināšu to pašu turku zirņu tofu uztaisīt. Es zinu, ka es pati uztaisīšu, man turku zirņi ļoti garšo, un tas būs no turku zirņiem, kas ir dabīgi. Nesaku, ka soja pilnīgi slikta, bet man nerezonēja tofu, un es jūtu, ka priekš manis tas ir nedzīvs ēdiens, un es viņu negribu. Bet es uztaisīšu sev tikpat labu tofu no turku zirņiem, kas priekš manis būs dzīvs ēdiens. Tāpat arī par atslodzes dienām, tā kā tādu nevis ikgadējo, bet ikdienišķo ģenerālu tīrīšanu, lai saglabātu šo te dzidrumu, ko mēs šobrīd esam šajā detoks kursā ieguvuši. Es varbūt ieteiktu, kā es teicu, pašā sākumā ievērot varbūt kaut kādas atslodzes dienas. Tas nav kaut kādai tur svara zaudēšanai, kā jūs arī pamanījāt. Es nerakstīju grupā nekādu informāciju, kā noturēt svāru, lietot vēl tādus tur preparātus, lai viņu nomestu, ja es varētu to ierakstīt, jo ir tik daudz informāciju par to izlasīju, bet man arī, es nesvaros vairāk. Šobrīd šajā detoks kursā es svēros, man bija interesanti, cik tad kilogrami reāli šādā nedēļā tā kā noiet nost, bet ikdienā es nesvaros, man ir pilnīgi vienalga, vai man tur ir kilograms vairāk, kilograms mazāk. Es vados pēc tā, kā es jūtos savā miesā. Ja es jūtu, ka man jau te sāk maisīt tā kā tādi mazi spilventiņi aiz padusēm vai te sānos, es saprotu, ok, es jau varbūt esmu bišķīt pieņēmusies, un tad vajag bišķīt vai nu piebremzēt, vai vairāk iet ārā staigāt. Patiesībā, man liekas, atslēga visā ir tieši kustēšanās, nevis tur varbūt tik daudz ieturēt kaut kādas, diētas un mazāk ēst, bet tiešām vairāk kustēties. Īpaši tām, kam arī ir sēdošs darbs, vai mājās arī varbūt daudz laika pavadat, īpaši brīvdienās varbūt sēžot, bet tiešām vienkārši katru dienu kaut kādu aktivitāti veikt. Protams, varat ikdienā ievērot tās pašas mēnesi cikla ekadašī dienas. Ja es agrāk arī ievēroju, ka es tur varēju pēc mēnesi fāzēm neēst noteiktos datumos, vai viena diena tur sanāca, vai divas, vai pat 3 varēju sistēmas darbu. Ja tas arī ir foršs instruments, ja tev tas der, super. Ja tev tas nerada, protams, stresu, jo biežāk jūs dosiet atslodzi savam ķermenim, jo arī gremošanas sistēmai tas nāks par labu, jo gremošanas sistēmai šie te atvaļinājumi ir vajadzīgi. Tā varbūt arī diena, ka jūs vienkārši dzerat varbūt kaut kādu, strukturētu ūdeni ar to pašu elektrolītu, ko es jums visu laiku iesaku lietot, vai tikai diena, pieņemsim, uz buljona, vai tikai diena uz zāļu tējām, uz kaut kādām vieglām šķidrumu formām, jo, kad kuņģis un zarnas nestrādā, ķermenis to visu savu milzīgo enerģiju novirza arī tāpat uz šūnu atjaunošanu, to pašu DNS remontu un arī mūsu garīgo kanālu tīrīšanu un atslodzes dienās. Jūs noteikti tagad arī sajūtāt, ka tā ekstrasensorika un intuīcija un viss pārējais bija pastiprinātāks nekā ikdienā, ka mēs ēdam. Un tāpēc arī šīs te atslodzes ikdienā būtu pat vēlamas. Tad arī, ko es vēl gribēju pielikt, ka es neaizpaldu. Arī ikdienas varbūt kaut kāda, es nezinu, ne tikai ēšanas un atslodzes rituāli, bet pieņemsim tās pašas magnija vannas, sāls vannas, kā enerģētiskais detoks, pieņemsim, kam ir grūtāk iemigt. Protams, maciņš var atļaut katru dienu, taisīt vannas, bet, piemēram, vakarā uztaisiet katru vakaru, taisiet rituāli ar magnija vannām un uzreiz dodaties gulēt. Tas jums būs jauns rituāls, un magnija vannas ļoti palīdz gan attīrīties no tiem pašiem smagiem metāliem, toksīniem, gan arī atslābina un palīdz tiešām ieiet tajā pilnajā miega režīmā, par kuru es arī grupā rakstīju. Vai vismaz, es nezinu, reizi 2 nedēļās, pamēģiniet iet vannā. Nav vanna, uztaisiet vakarā rituālu dušā.
tai pašā ļodiņā, kā mēs taisījām pirmā nodarbībā, kājas varat iemerkt, ja taisīt rituālu, vai sagatavot vannu tur ar to pašu, pieņemsim, bentonītu mālu vai magnīju sāli. Nevis magnīju sāli, bet epsom sāli vai to magnīju chlorīdu vai jūras sāli un ieiet dušā un vienkārši sevi tā kā noskalojiet, jā, un pēc tam nosusināties un neiet gulēt. Ir visādi veidi, kā šos rituālus ikdienā ievērot, vai es nezinu, ejiet uz masāžām, ejiet uz pirtīm, bet kaut kādu rituālu ikdienišķu, kas jūsu tieši fiziskajam ķermenim nāk par labu, lai atslābinātu nervu sistēmu, noņem tās pašas muskuļu spāzmas, kur vietas, kur ķermenī fiziski ieslēdzas arī varbūt kaut kādas matricas stresa programmas un bailes. Un sāls vispār kā tāds burtiski ne tikai attīra, bet izvelk ārā gan tos fiziskos toksīnus, gan svešu enerģētiku, ko pa dienu varbūt savācam savā aurā, ja vakarā neattīramies. Tāpat arī šīs ēteriskās eļļas varat pilināt klāt šajās te vannītēs. Tāpat arī no rīta, ja, tad, kad man tiešām ir enerģija un kad es esmu savā pilnajā resursā, es no rītiem tiešām taisu tādu tā kā rituālu, ka es pamostos vai taisu tur iedzeru siltu citronu ūdeni. Tas bija pirms detoks kursa, jā, iedzeru siltu citronu ūdeni. Starp citu, tagad arī ejot cauri detoks kursam, es sajūtu, ka man gribas visu laiku siltu ūdeni. Man negribās vairs vēsu ūdeni dzert, man gribas tikai siltu, un es pārsvarā šobrīd tikai dzeru siltu ūdeni. Iepriekš varēju no rīta augstu ūdeni iedzert. Nē, no paša rīta nē, bet dienas laikā augstu ūdeni no tā filtrētā krāna, ja visu laiku dzert. Šobrīd man negribās, jūtu, ka mans kuņģis prasa tā kā siltu, sasildošu to ūdeni, siltu ēdienu vairāk arī. Un no rītiem es taisu, jā, rituāli, tur, piemēram, izdzeru to pašu ar siltu ūdeni, citronu ūdeni vai vēl Himalaju sāli pievienoju. Un tad es taisu jogu vai arī pilates, vairāk pilates man patīk nekā joga, un, piemēram, tad taisu sauso birstēšanos, arī pa limfas visiem ateces virzieniem un punktiem. Tad es ieeju tajā pašā kontrastu dušā, un tad es tikai sāku rītu, tad es taisu sejas masāžu, pieņemsim, un tad es tikai sāku brokastis. Protams, kam no rīta tur ir darbs un nav tev laika tur 2 stundas vēl no rīta veltīt visam šim, ok, dari to brīvdienās. Bet vienkārši pirms jūs no rīta pamostaties un paņemat varbūt telefonu rokās, ja, kas arī daudzām ir ļoti liela privička, uzreiz telefonu paņemt, kādas ziņas vai kādi tur notifikācijas, kas un kā. Pirms mēs vispār ielaižam prātā savos prātos šīs te matricas, visas ziņas, ēpastus, cilvēku problēmas vai da jebko, mums vienkārši ir jāpamodina savu matēriju un vienkārši tā kā no rīta uztais kaut kādu citu rituālu, sākumā uztais to, un tikai pēc tam es jau ņemu telefonu rokās. Protams, ja jūs varat atļauties, es nezinu, kāda kuram tur profesija. Un tā, lai reāli no rīta kustība, tas ir tā kā, es nezinu, svēts rituāls priekš jums. Vai ieslēdziet kaut kādu, es nezinu, mūziku, izstēpieties kaut vai kā kaķītis, ja nav tur laika reāli jogot un pilates taisīt, vai vienkārši elpas praksi, tas arī prasa cik 5 minūtes, vai vienkārši izpuriniet savu ķermeni. Es reizēm arī cigunu taisu, jo es agrāk ar cigunu nodarbojos, tas arī labs veids. Tas burtiski 15-20 minūtes prasa. Tas ir tas pats laiks, ko reizēm varbūt no rītiem jūs pavadat skrolojot. Tāpat arī ar ēšanu, ko es teicu, cenšaties pēc iespējas vairāk varbūt ēdot, atslēgties no seriāla, varbūt skatīšanās fonā, no telefonu skrološanas paralēli ēšanai, ja? Bet tiešām koncentrēties uz ēdienu, jo bieži mēs vai steigā ēdam vai telefonā sēžam, mēs jau nejūtam, vai mums tiešām varbūt vēders jau ir pilns, varbūt nevajag vairāk vēl karotas likt, ja tur ar ēdienu, varbūt jau pietiek un viss. Jā, ar to es gribēju teikt, ka vispār viss, ko mēs arī šajā kursā darījām, mēs esam ieguldījuši reāli milzīgu darbu, lai šo te mūsu, kā es saku, skafandru iztīrītu un vienkārši nenesiet atpakaļ, cenšties, cik varat nenest atpakaļ visas šīs te matricas atkritumus, matricas programmas, jo
Nu jā, vienkārši tas viss ļoti viegli var atgriezties atpakaļ un vienkārši esat izvēlīgas, arī karaliskas par to, ko liekat savā templī. Un kā es arī vienā no praksēm, kad es čanelēju, teicu, ka templis, ķermenis, tas ir vissvētākais, visvērtīgākais, kas var būt. Pat augstākie spēki to saka, un tā arī cenšaties skatīties uz savu ķermeni, nevis, ka tā ir vienkārši miesa, āda un ja. Nekas svarīgs, bet ka tas ir pats svarīgākais, kas jums ir, jo padomājiet pašas no tā, cik liels jums būs resurss, kā jūs jūtīsieties, arī būs jūsu produktivitāte, matērija, pārpilnība atkarīga. Ja jūs būsiet tādas svārgas, bez enerģijas, nu tad arī ne darbi ies, ne pārpilnība nāks, ne dzīvi gribēsies baudīt, tāpēc ķermenis tas ir pirmā vietā. Mans viens arī no tādiem, teiksim, rituāliem, es nepiekopju to varbūt tik bieži, kā gribētos, ir tās pašas vēderdejas. Tas man pavērās pēc Ēģiptes, starp citu, tagad neesmu jau diezgan ilgu laiku bijusi. Un noteikti varbūt pēc kādas nedēļas jāaiziet, un tas arī palīdz pilnīgi iekustināt, sajust savu ķermeni un iekustināt enerģijas un dejas. Tas vispār ir super. Ja kādu no jums dejo, tad arī vienkārši malacītes, ka kaut ko tādu darat. Un varbūt mazliet arī jau pāriesim uz praksi, par cik jau diezgan laiks pagājis. Šodien mēs izmantosim gan eļļu, gan ūdens alķīmiju. Tātad paņemat savu to iesvētīto eļļu, ko mēs vienā nodarbībā izmantojām. Mēs to klāsim uz ādas, vai arī caur aromātu atvērtu fiziski savu sakrālo centru, un tad arī sagatavojot ūdeni stikla glāzē vēlams, ko mēs iedzersim pašā rituāla izskaņā, lai šos te 5D sazemējumu kodus, ko mēs šodien laidīsim noblīvēt savā bioloģijā,